Mani sauc Ieva, un mēs šodien ir pasākums, kur mēs no vecākām drēbēm prasījām jaunas drēbes. Kad te bija tik daudz radoši cilvēki, kas spēja arī dot padomus, kaut vai neobligāti tie, kas varbūt tie profesionālākās sievietes, bet arī vienkārši jaunieši, kas vienkārši paskatās, tur varētu to izdarīt, un tad tā kopīgā doma, kuras tur rodās gala rezultāts, kas ir satriecošs. Es radīju bikses, kuras man teikt ir kājās, un noteikti tas viens no manām mīļākajām biksēm. Jā. Žēl vienīgais, ka ziemnāk, bet jā, un no tādas gultīgas pēc. Un vēl es radīju plētiņu. Es jau ilgi skatījos uz tādiem svārkiem un to žaktīti, kas bija man vecmāmi, kas skapī ir bijis. Un es domāju, ka kaut ko vajag uztaisīt. Un tad ceru, ka šitā noteikti ir īstā vieta, kur atnāk tādu. Nav jau tā, ka mēs nevaram pirms aiziet uz tām pumpulām nopirkt drēbes, bet mēs viņus nopērkam. Un jau kā redz izdevielas un redz arī rezultātu. Iedvesmot tie apģērbi jauni un iedvesmot. Tur rada kaut kas skaitīgi jauni. Ir prieks pabūt kaut ko uztaisīt. Ir prieks vienkārši darboties ar rokām. Tas tomēr ir patīkami, kad ir arī rezultāts galvā un kad ir tāds, teiksim, pasākums beigās. Tu ej ar sev izveidot to tāds lepnums, skatās,